Indri, labi izskaties, neuztraucies. Viss ir vienkārši, starp citu, kurā brīdī tu izlēmi tas sirmos matus atlaist? Tas ar Mišu saistībā. Jo? Nu, kaut kā, tu saproti, kaut kāda robeža tiek pārkāpta. Kaut kāda robeža. Tur kaut kas beidzās, sākas kaut kas jauns. Tad, kad Miša aizgāja, tad tu izlēmi galvu arī variantu, ka tu tā kā, tu jau ātrāk mazliet bija. Tāda pārēja bija, kad te apriebjās taču krāsot tos matus. Tev piestāst. Vienā brīdī. Man arī liekas. Tev ļoti labi izstāst piestāst. Man arī liekas. Tas galīgi neliecina sirmie mati, vai ne, kā mēs te tā kā, vai ne, par kaut kādu vecumu. Pat par vecumu liecina, tas jau pat stilīgi kaut kā pēdējos gadus. Vai ne? Kas tev liekas, kas ir tas, kas liecina par vecumu? Enerģijas trūkums, es domāju. Dzīves prieka zudums kaut kāds. Interesi par dzīvi kaut kāda tāda, droši vien, ka tā. Es nezinu, jo par vecumu. Tu par vecumu nekas neliecina. Tas arī var pāriet. Un pēkšņi sākties interesi. Mana krustmāte apprecējās 72 gadu vecumā. Tev vēl ir iespējas. Riktīgi labas iespējas. Visas. Cita lieta, ka pēc 2 gadiem viņa aizbēga no tā ir. Bet tā kā... Tu pēc ilga pārtraukuma, pēc ilga. Man tas par tevi liekas ļoti ilgi. Tāpēc, ka tu esi ražīga un domājoši nemitīgi. Pēc ilga pārtraukuma izlēma taisīt izrādi. Pa to laiku bija skumjas bēdas, aizgāja Miša, nebija viņa pleca, meita bija jānoved līdz kaut kādai kondīcijai, jums pašām jāsatiek abām ar sevi galā, ar to dzīvi vispārējo. Tev bija liela nepieciešamība darīt, vai tu kaut kā to izrādi veidoji, aizpildot tukšumu. Kā tas ir? Ziniet, ja godīgi, tad tas ir paradoks, bet es vispār neuztraucos par izrādi. Tas nav iespējams, tu parasti vienmēr uztraucies. Nē, absolūti. Jūs varat paprasīt aktieriem, es biju absolūti. Mēs tik ilgi ar tevi kopā strādājām. Jā, es zinu, 12 gadi, tas ir ilgi kopā strādāt. Jā, bet tas kaut kā, tā nāve baigi maina cilvēkus. Viņa maina, viņa nav, es viņu nevaru tā teikt, apēst tā, vienkārši. Un tas maina kaut kādas prioritātes. Man nekas nav izmainījies. Īsti tādā nozīmē, bet tādā brīdī tas bija, jo mēs izlaidām Polu un Frančesku tieši tajā periodā, Valmieras teatrī tieši tajā periodā, kad tas viss notika, pa vidu apbērējām Mišu. Un šī bija pirmā izrāde pēc tam, kaut kā, kad tas bija viss tā kā beidzies. Un kaut kā absolūti, tu saproti, ka nav nekāda jēga uztraukties par izrādēm. Brīnišķīgi mums Indra atnesa kafiju. Paldies. Mēs esam brīnišķīgajā konventsētā zālē, kur ir tāda vēsturiska piesitiena, bet moderna atjaunota. Un tagad mums ir ūdens un kafija. Un mēs mierīgi varam turpināt tātad par izrādi, kura patiesībā man ir tāds brīnums no abām pusēm. Ja? Jo, un tas brīnums ir tu iesāki par to, ka tev nebija uztraukuma. Un mēs to arī varēsim paturpināt, bet man tas brīnums bija tāds, ka tu esi režisore, kura ir taisījusi visu laiku augstas raudzes kvalitātes darbus. To es tev gribu pateikt. Un tu zini, kad tu man pazīsti, un tu zini, kad es vispār nemēdzu melot. Es varu pateikt arī diezgan skarbi kādreiz. Bet ar piebildēm dažādām mums ir bijis dažādi ķīviņi un pārpratumi un runas un sarunas un asaras reizēm. Un emocijas visāds bijušas. Un tu esi pat, raudājusi. Kad tu žaketi pret zemes trieci, to es nekad neaizmirsīšu maketu nodošanā. Jā, to Mārtiņš vilkās nepaklausīgie aktieri, nepaklausīgie, tā teikt, režisori, kuri, jā. Un jocīgi, ka domājot par to, man ir bijis tā sajūta, ka neskatoties uz ko, kas ir bijis tik pozitīvi un tik pilnesinīgi un tik labi novērtēta, kā šī izrāda Vecās dāmas vizīte. Arī mūsu lielajā sadarbībā un izrādes, pa 2 izrādēm gadā, vai ne, tu taisīji,
Tā nekad nav bijis. Tas ir apbrīnojami. Un tad man tas jautājums, jo visas kritikas ir labas. Ir 8 nominācijas Spēlmeņnaktī šogad. Nu, jā. Tas ir kaut kāds tāds... Tas ir pārsteigums, jā. Tas ir tāds pārsteigums. Tāds. Vai tas, ko tu teici par to atbrīvotību, tu domā, ka tas ir nācis pa labu tavai radošai darbībai kopumā? Es nezinu, to mēs vēl turpmāk redzēsim, kā ies, to grūti vēl pateikt, bet ir skaidrs, ka jo tu esi brīvāks, tajā domāšanā, jo tu mazāk streso par to, par ko nav jāstreso, principā. Jo droši vien, ka kaut kā, bet te bija arī, tā aktieru atdeve bija tik, fantastiska, ka viss, kas man bija jādara, man tā kā drusku, tur bišķi bija jātur vienkārši uz ceļa. Un tas, kā Garis Lāvets atrada, tā teikt, atslēgu tam spēles stilam, visiem tiem pārējiem varoņiem, jo Danai cits tā teikt, un līdz ar to tas, kaut kā sanāca, jo tie aktieri, viņu tā teikt, enerģijas apjoms, viņu nepārtrauktie piedāvājumi, cik lieta dažreiz kādi, vai, kā teikt, pa ģēlu vai ne pa ģēlu, bet viņi nepārtraukti fontanē. Tie aktieri. Par to es esmu pārsteigta. Bet tu Krievu drāmā biji taisījies? Nē, nekad. Šī bija pirmā reize. Tu esi arī tāds cilvēks, kas man 2. vai 3. to saka, un tas ir jocīgi, kad es runāju ar savu, man gribas teikt, labu draugu Raimonu Paulu, kurš ļoti bieži Krievu drāmā taisīs. Un arī latviešos visur viņš taču ir strādājis. Tad viņš man vienmēr ir teicis tā, tu nevar iedomāties. Tas ir apbrīnojami. Viņiem tu pasaki pusvārdā, viņi nekavē uz mēģinājumu. Viņi ir jau sanākuši, viņi jau ir gatavi, viņi jau ir samācījušies. Ploģika ir iemācījusies jau tekstu, viņi jau ir iemācījusies notis. Un tas, kad es nevaru vienkārši sēžu pie tām klavieriem, viņi mani lādē. Un reizēm viņš saka, un pie tevis teātrī nacionālā, vai arī reizēm Dailē slinki atvelkās, tad nav, tad ir, tad tā. Tu man saki tagad to pašu pirmoreiz strādājot Krievu drāmā. Tas ir droši vien, ka ir kaut kāda mentalitāte, temperaments. Kā man teica Rodions, viņš teica, kauns neko nepiedāvāt, kauns neko neatnest. Tas ir kauns. Un tā ir fantastiska ētika. Jo mana lieta jau kā režisoram tad ir tos piedāvājumus atsijāt un tā teikt salikt un kaut kā virzīt to virzienu, noturēt to vienu līniju, lai viņi apvienojas tā kā ansamblī. Lai viņi apvienojas kā vienā valodā. Jo, teiksim, es tīrīju nost pēc iespējas visu to lietišķo, tā teikt, piedāvājumu gūzmu tur. Jo viņi kā ķerti uz priekšmetiem. Visu laiku grib kaut kādus priekšmetus iestiept iekšā. Tā kā rekvizītas. Jā, ar ko darboties, ar ko darīties. Un tas tā kā es saku, nevajag slēpties aiz viņiem. Pašiem jānospēlē, nevajag tos mantas. Un tā mēs kaut kā tā soli pa solītim. Pie tās slēpšanās aiz mantām, un aiz to mēs vēl mazliet atgriezīsimies par izrādi, bet, jo vienalga tas nāca tur ārā. Bet es pie tā atgriezīšos. Dīremata, šveiciešu autora Dīremata šo lūgu, ja nemaldos, es kādas 2 reizes, būdams Nacionālā teātra direktors, tev piedāvāju. Jā, un es to biju aizmirsusi. Tu biji to aizmirsusi, jā. Kāds 2 reizes, man liekas, man tā lūga likās tik, un aktrises mums bija arī uz ko taisīt. Un tad es pēkšņi, teikšu tā pilnīgi godīgais greizsirdības mazliet tā jaurojos, kad es izdzirdēju, ka tu taisi. Bet tā kā es vairs neesmu tā direktors, es patiesībā priecājos. Un arī par Danas izvēles priecājos. Tad man tev tas jautājums ir uzreiz 2. Kāpēc tagad tu izvēlējies taisīt Vecās dāmas vizīti? Un kāpēc tu izvēlējies Danu? Jo direktori izvēlēties par galvenā lomā, kā tu zini, nav īsti labi un pareizi. Un man bija jāparaksta Danai vēl atļauja no Teātrdarbnieku savienības, ka viņa var to darīt, to vienu spēlēt. Tātad materiāls, kāpēc tagad tu piekrīt, agrāk man nepiekrīt, un tagad tu izvēlējies tieši tagad? Tad, kad tu piedāvāji, acīm redzot, tam nebija gatava. Man interesē kaut kas cits. Tu un nebija gatava lielam materiālam? Ļoti iespējams. Es nezinu, man neinteresēja.
Nu, man tas neuzrunāja. Nu, man jau vajag jau, lai tas enerģijas, tā teikt, avots kaut kāds, lai viņš sakrīt. Nu, ar mani, piemēram. Un kas sakrita šajā Nemāku brīdī? tev pateikt, sapratu, par mīlestību tas nav, tad es varu taisīt. Nevis ārpasaules lietas, kurām skatoties šo izrādi, man ir jāsako līdzi. Es biju pārsteigta, cik tas bija aktuāli. Es Nenormāli aktuāli. Vienkārši biju pārsteigta, jo tad, kad tu saproti, ka viena lieta tu izvēlies materiālu, otra lieta tu ar viņu tiešām sāc strādāt. Un tad, kad mēs sākām strādāt, tu pēkšņi saproti, kā tas šodien sāk skanēt tieši šajā laikā, kā skan katra lieta. Teiksim, tas, vienalga, viņa pilna ar to, kas šodien skan. Kas ir ļoti aktuāli, man liekas. Un tas, man arī bija pārsteigums. Arī tas man bija pārsteigums. Es tikai brīnījos visu to izrādīt. Bet tu tā apzināti neliki iekšā šodien. Apzināti, ka, teiksim, tagad ir Krievijas-Ukrainas karš un nodevība un pakļautība un atnāk. Un to tu neliki apzināti iekšā. Tas viss tā kā veidojās. Tas vienkārši pats atnāk, tas laika fons to izceļ. Mums pašiem, kā skatītājiem, ir asociatīvais slānis, kurš šī brīdī uzsprākst. Viņš sakrīt ar to materiālu, ar to, par ko tiek runāts skatuves, dzīvības vērtību, kā tādu, vai tu pret miljonu to savu nabadzību kaut kā. Es nezinu, ko es darītu. Pārdot, vai ne? Jā, es nezinu, ko es darītu. Es tāpēc netiesāju. Jo mēs nezinām, teiksim, tā, nabadzība, protams, arī ir briesmīga lieta, ar ko manipulēt ļoti vienkārši. Un kaut kā, jā, viņam vajag daudz, kas tur kaut kā pats no sevis sāk skanēt. Un sanākt arī, kaut kā saslēdzās. Bet ja mēs tā domājam, tu saki, pats saslēdzās, bet tur ir tādas zīmes, kā Ieva Struka teātra vēstnesī ar rakstu Illa kunga jaunības kļūda. Te ir fantastiskas lietas uzrakstījusi, un tu zini, Ieva nemaz nav tā saudzīgākā vienmēr par to. Un viņa ir atradusi tādas lietas, kuras principā, man jāsaka, piemēram, manipulācija ar pūli un pagātnes rēgi, kas nosaka šodienas notikums. Piemēram, manipulācija ar pūli un pagātnes rēgi. Jā. Piemēram. Vai tu izrādi veidojot vai es par to domāju? Nē. Vai jā? Nē. Tālāk. Es nedomāju, kā lai pasaka, tas viss tur ir. Vienkārši tas lien ārā. Viņš pats lien ārā, man nav jādomā. Feministu brīvdomība. Feministu brīvdomība, jā. Toči nedomāju. Feminisms man neinteresē. Eksistenciālā dilema starp atriebību un piedošanu. Un par to gan tu domāji. Tā ir ļoti svarīga lieta, man liekas. Atriebība ir... Baigi gribās kādreiz atriepties. Tomēr. Gribās. Kam negribās? Es nezinu cilvēkam negribās. Varbūt tas ir saistībā ar vecumu. Cita lieta, ka jāpiedod. Cita lieta, tu piedod. Tu nevari darīt to. Tu to nevari izdarīt. Tas cits jautājums. Zini, es jau domāju, ka mēs varam katrs izdarīt. Es nedomāju, ka mums jānoslapko cilvēks. Bet veidi, kādā veidā mēs varam atriepties, Indra, ļoti daudz. Vai ne? Jā. Un to ar reizēm, to ar pateiktu vārdu var atriepties daudz vairāk nekā ar nazi vai iegrieztu brūci vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā es domāju, es ļoti daudz savā dzīvē esmu tieši ar pateikt vārdu. Un reizēm pat neapdomīgi pateikt vārdu esmu atriebies. Bet to, ko es gan esmu mācījies, un es nezinu, vai tev tas izdodās, es par tām problēmām, lietām un cilvēkiem, kuriem es gribu atriepties, es mēģinu iet citu ceļu, es mēģinu viņus vairs neievērot. Izslēgt. Jā, es arī tā daru, jā. Neievērot savā dzīvē, vai ne? Jā, nevajag komunicēt ar slikto, ar ļauno. Principā tas ir, kā Gruzdovs mācīja, tu to slikto domiņu tev ir jānokauj pašā saknē. Jo, ja tu viņu pašā saknē nenokauj, viņa izauga. Viņa kļūst liela, un tad ar viņu cīnīties ir daudz grūtāk. Bet kā lai viņu nokauj, tu viņu nokauj, un tad tev vietā ir jāieliek kaut kas labs.
Un ja tu ieliksi kaut ko labu, tad tam ļaunam nav vairs kur izaugt. Nav vairs kur izspraukties cauri. Bet šī izrādē vietā jau patiesībā nedīramats neviens jau neieliek neko, bet tad ieliek kaut ko vietā. Jo tā atriebība līdz beigām ir, vai ne? Viņš neieliek neko vietā. Kā ir? Nē, ja vienīgi pats ils. Pats ils tajā ceļā iziet veselu procesu iekšējās, teiksim, kaut kādas grēknožēlas procesu. Un saprot, ka viņš ir tomēr viņš ir cūka. Jā, bet tu saproti, no otras puses liekas tā. Un viņš jau aiziet uz to nāves sodu ļoti mierīgs. Apzināts, jā, lai gan teikt, ka viņš to gribētu, domāju, ka nē. Es nezinu, tas jāprasa Rodionam. Kurš tad grib? Nē, neviens negrib, bet to, kā, vai viņš patiešām samierinājās, es nezinu. Un savukārt, vai viņa palika apmierināta vai Klāra? Nē, tur jau tā lieta, tur izējas nekādas nav nevienam, ne otram. Nekāda gandarījuma jau tur nav. Kā sasniegt gandarījumu šādā brīdī? Tādā vairs neko. Kas Klārai būtu jādara, es nezinu. Viņai jāiet klosterī. Iedomājies, ka viens cilvēks patiesībā ir visu savu prostitūcijas laiku, savus vīrus un vispār jau piedzīvojis un izdzīvojis tikai to, lai kaut kad beigās atrieptos te jaunībai lietai. Vai ne? Jā. Kādam ļaunumam iekšā ir jābūt. Un savukārt gala rezultātā, bet tev tā izrādē no Klāras, manuprāt, tas ļaunums nenāk tā ārā, tieši no viņas. Tas nav, es domāju, ka viņa vienkārši, tā kā mēs tikko runājām, viņa čiks kaut ko nogrieza, viņa izslēdz ticību mīlestībai, ticību tam, ka tāda vispār pastāv kaut kur pasaulē, un tā viņa dzīvo. Tālāk vīrs ir lieta. Ierocis, instruments, bet viņš nav mīlestības objekts nevienā mirklī. Viņa netic, viņa mīlestību tajā brīdī, kad viņa padzima no pilsētas, viņa viņu izslēdz no savas dzīves principā. Tāpēc nav jau ļaunums, viņai vienkārši nav mīlestības. Vada citi instinkti. Jā, kaut kā dzīvošana. Un kaut kāda taisnīgums. Arī diezgan pretrunīga lieta. Taisnīgums, taisnība kaut kāda. Man arī kādreiz karogu gribas skriet uz ielas ar karogu un taisnību meklēt. Zin kā šitā Dostojevskim tā Kaķerina Ivānovna prasa, kur viņa palika. Un Roģem atbilda, viņa uz ielas izskrēja taisnību meklēt, jo kaut kur taču tai noteikti ir jābūt. Viņa aizgāja bojā. Lūk, tas taisnības meklēšana, tas tāpēc vēl viena tā, teiksim, teritorija, ka tu nedrīkst risināt attiecības. Meklējot taisnību. Jā. Ja tu meklē taisnību, risinot attiecības un meklējot vainīgo, un vēl kaut ko, tas nekad nenoved pie laba. Man tā liekas. Es neesmu nekāds guru, es nezinu. Bet tu meklē taisnību. Tu meklē taisnību. Es gribētu, bet, kaut kā. Jā, man iekšā tas ir. Gribētos tā kā Nē, pateikt arī, ko domā un jā. Netušēt vairāk sevi. Netušēt vairāk sevi. Bet tu tomēr tušē. Man liekas diezgan pazemojoši. No vienas puses. Meklēt savu taisnību. Meklēt to taisnību vai pateikt to. Tas man liekas pazemojums. Runāt par to. Nav vērts. Jā. Nav vērts, vai ne? Izvēle, Danas izvēle uz galveno lomu. Tā bija tava vienīgā izvēle un pa katru cenu, un es, man liekas, tev vēl prasīju, tu saproti, ka Danai tur ir un problēma. Tā godīgi sakot, bija man vienīgā. Jo? Tāpēc, ka viņa mana studente.
Tikai. Nē, nu, Tas ir labi, tāda valku savējos, tomēr, vai ne? Nē, tas, tāpēc, ka tu zini, ka tu sapratīsies, tāpēc, ka, vienalga, lai cik gadi nebūtu pagājuši tas skolas, ja, un es atceros, ka mēs viņai neļāvām nospēlēt to Nastasju. Filipovnu. Un tas tev tā kā kremta visu laiku. Nē, tas liekas tomēr kaut kā, varbūt, jā, tanī brīdī tur bija tādas izvēles un tā tam vajadzēja būt, bet viņi arī bija tik daudz strādājis, ka viņi tā kā varēja pelnīt. Vienkārši tanī izrādes tajā, salikumā, ka viņi bija pelnījuši nospēlēt. Respektīvi, studiju laikā ne, un tad šis tā kā kompensatīvs. Bet tu jau nekad neizvēlējies aktieri. Bet tas nenozīmē, ka es paņēmu viņu tikai tāpēc. Jā, es taču zinu, tu nekad neizvēlējies aktieri tikai tāpēc. Jā, protams, tu saprati kaut kādu jaudu tāpēc, viņam. Ka tur ir, jā, tur ir kaut kāda, tāpēc, ka es nevarēju paredzēt, kā viņi to nospēlēs. Un tas man ir interesanti. Tāpēc, ka pēc gadiem tur varēja būt vecāka aktrise, bet jā, mums bija arī baigā scenogrāfija tur ar visām tām kāpšanām augšā un tā. Bet tas, ka tu zini, ka tu nevari paredzēt, kā viņa nospēlēs un ko viņa ar to lomu izdarīs. Lūk, un tad viņa jaudīga. Viņa jaudīga, nepavēlt viņa ir nominēta. Man par to ir patiesībā liels prieks, jo es, šī ir tāda, man liekas, arī tāda, man negribas teikt mūža loma, bet šī ir tāda loma, ka caur cita tipa materiālu. Jo es domāju, ka to Dieramatu vispār jau nemaz tā Latvijā viņš ir bijis, bet nemaz, tāpēc jau man baigi gribējās savā laikā mūsu teātrī. Jo tā loma ir tāda jaudīga. Un tagad par detaļām. Tu saki, tu kasīji nos detaļas visas, tāpat laikā Danai ir, tur entās detaļas. Un es zinu, ka viņi ļoti daudz detaļas izdomāja pati un lika un pārtaisīja un tādu. Kā tu kā režisors tiec ar to galā tagad, kad nāk, viņi tik nes un. Bija lietas, ko tomēr mēs tā kā, nokasījāt. Jā, tas nebija tā, ka, visu, ko viņa atnesa, visu viņai tika dots un ļauts. Tas nē, bija lietas, kas tomēr nē. Viņai vēl bija. Vēl bija kabatās, pilns kabats. Jo acu lēcas un mati un parūkas un kājas liekās un kas tik tur nenāk. Un tāpēc, ka gribējās, lai viņa nav īsti vairs cilvēks. Tā kā monstros. Nē, vai monstrs, es pa monstru nesauktu. Tas ir tāds tēls. Tā jau ir metafora. Viņš jau vairs nav cilvēks kā cilvēks, tā ir metafora. Tāpēc tas ļaunums tur nav tāds. Tāpēc, ka viņa vienkārši, ko mēs teiksim, ir lietas, kas pastāv šajā dzīvē, vienkārši pastāv kā parādības. Teiksim, vētras nāk un aiziet. Viņas taču ir objektīvas. Viņa tāda pati. Objektīva vētra. Objektīva vētra, kas atbrauc uz šito pilsētu, izposta visu un aizbrauc. Un dzīvo tālāk. Tur tā lieta, ka es domāju, nevaru par viņu spriest kā par viņa ir nenovēršama. Nenovēršams, tā teikt, tas, ko tu izdari, tev nāk atpakaļ. Agri vai vēlu? Jā. Tā vai šitā, vienā veidā vai citā, jā. Tu pa visu samaksā. Jā. Tur nav variantu nekāda. Bet šīs detaļas, piemēram, šīs dzeltenās kurpes kaut vai. Zelta kurpes. Jā, Ieva ir rakstījusi par dzeltenām kurpēm, viņa sēdējas pirmajā rindā, un viņai tas ir licies pilnīgi, man tas tā nelikās. Es pat nevaru pateikt, bet šīs dzeltenās kurpes, man gribas to tavu skaidrojumu, jo Ieva ir skaidrojusi, ka viņai bija tāda sajūta, ka tas dzeltenums kāp uz augšu un gandrīz kā otrā pasaules kara ebreju dzeltenās zvaigznes, kuras tika pielīmētas katram cilvēkam. Ja domājies, kāda asociācija? Man šāda asociācija nebija. Nē, šāda man arī nav. Bet tu redzi, kā? Nē, tāpēc, ka viņi saskata droši vien to dzelteno krāsu, bet principā ideja jau ir par to zeltu. Ja man jau vēl likās, ka naktis, un tu nevar atteikties no tā zelta. Jā, ka mēs visi esam labi cilvēki, un mēs visi, neviens negribam otram darīt pāri, mēs visi gribam, lai, mēs taču arī visi likuma paklausīgi, vai ne? Nē. Godīgi cilvēki.
Nu, beidzojār, tu neesi godīgs cilvēks? Nē. Nu kā, nu tāds Es nedarīs tāds esmu, pāri kad otram pāri es cilvēkam nedarīšu un tā. speciāli. Nu Tā jā, es speciāli nedarīšu. nē, Nē, jā. tā es nedarīšu. Bet, nu, lūk, un tad gribēs, lai tur, nu, kā saka, kā Anna piedāvāja, ka tas, nu, kā pa Anna detaļai Henriksona parādās. Jā, kostīmāksliniece, kā pa detaļai sāk parādīties. Viņš tev saka, ka es esmu ar tevi un par tevi, un es tikai par tevi balsošu, un tikai, bet viņam jau zelta zops mutē. Nu, tādā veidā. Nu, un pirms tam tas bija bezcerīgi. Viņš nekad nebūtu varējis atļauties to zelta zobu. Bet viņi jau visi jau kredītāji uz priekšu, jau visi jau pamazām aug iekšā tajā, stieg iekšā tajā jūgā. Nu, lūk, un cik jābūt ir lielām zelta kurpēm, ko varētu, piemēram, tev piedāvāt, lai tu atteiktos no savas taisnības, lai tu pārkāptu pāri darījumiem. Un vai tas vispār ir iespējams? Es nezinu. Nu, tāpēc es saku, es nezinu, ko es darītu. Nu, ja man būtu tā kā viņiem. Un teiksim, nu jā, bet, nu... Jo viņi jau tur visi nabagi, viņi jau vairs nevar izdzīvot. Tā ir tā lieta. Mums tāpat ir ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd. Man Tā ir. pasaule. Jā. Tā pasaule ir tieši tāda. Tieši tā. Tāpēc jau viņi tā sasaucās tik ļoti kopā ar to visu. Tad cik lielām jābūt zelta Tad kurpēm? mēs nevaram runāt par manu taisnību kaut kādu. Tur, nu, man patiesībā vienkārši gribās, lai ir tā, ka tu tomēr saņem to, ko es pelnījis. Tā ir tā problēma. Gan pozitīvā, gan Arī, negatīvā. jā, visādi, Visā bet es nezinu, kam jābūt. Nu, ne jau tajā naudā ir. Man nauda vispār tā kā nav pa naudu, jo es vienkārši gribu pa naudu nedomāt. Tā ir tā lieta, ko es gribu. Es gribu, lai man nav jāpsiho pa naudu. Viss tas, ko es gribu. Man nevajag ne jahtas, neko, ne zelta pulksteņus, neko. Vienkārši, lai man nav jādomā pa naudu. Lai var darīt darbu. Jā. Lai tu zini, ka paēdis būsi un dzīvoklis būs nomaksāts. Indra, Šit nevajag tur iet, tā ir riebīga vieta. nevajag dziļāk. Ja? Nē, tur nevajag iet, tā ir riebīga vieta. Mēs arī par to varam nelīst dziļāk. Bet man atšķirībā no, varbūt, es nezinu, kā to ir domājis pats autors un kā tu to biji domājis, bet man šī izrāde, es jau saprotu, ka viņa ir ar komēdijas ievirzi, es saprotu, ka viņa ir groteska, ko tu ļoti veiksmīgi esi ielikus daudzās lietās. Man viņa gala rezultātā pat nebija drāma. Viņa bija, priekš manis, viņa bija traģēdija. Un tas ir tik jocīgi. Un tas, man liekas, ir tas augstākais sasniegums, ko vispār var izdarīt mākslā. Ja tu tā kā no komēdijas vai groteskas vai traģikomēdijas, tu gala rezultātā nonāc pat ne līdz drāmai, bet pēc traģēdijai. Un tādā brīdī, kad viņi sēž uz sola un saka, un tagad mēs varam braukt uz Kaprī. Tādā brīdī man likās, te vajag pabeigt. Un tad tu beigās pieliec vēl zelta balonus un dziesmu. Un es domāju, Indra, ja es būtu bijis direktors, es ar tevi būtu lamājies. Šito vairs neliec, jo tas bija tā sakāpināts jau tās beigas ar to. Tagad es esmu visu izdarījis, mēs braucam uz Kaprī. Kāpēc tu pieliec šādas beigas vēl dubultās? Nu, labi, dziesma bija uzrakstīta. Kur tad es viņu likšu? Tik vienkārši. Taču neņems komponistam nost to kori, ko viņš ir uzrakstījis. Tas Dīrenmatam arī ir. Nu, ir video, jā. Dīrenmatam arī ir. Nu, es kaut kā, nezinu. Nu, varēju tā beigt, bet Jā, man tu bija tā kā tāds pilns tāds. Jā, labi. Varbūt tev bija pilns, varbūt kādam vajadzēja tomēr to zelta kori arī tajā zālē. Indra, kā tu vispār izvēlējies materiālu? Kas tev ir galvenais tad, kad tu lasi? Un te mēs nerunājam par to, ka teātra vadība kādreiz pasūta un grib to vai citu, atmetam to lietu. Bet kas tev ir svarīgi
pirms tu vispār saki, šitas man interesē, šito es gribētu taisīt? Kaut kādā, droši vien, ka man ir svarīgi tā, lai es kaut kādu pasauli es varu ieraudzīt, kas priekš manis ir interesanti. Kaut kāda tā pasaule, kādā es vēl neesmu bijusi. Jo, man liekas, ka man vienādas, lai gan droši vien, ka visādas iezīmes tur noteikti var saskatīt, bet tā kā vienādas izrādes, man liekas, man nav. Ir kaut kāds, varbūt mans Rokraksts vēl kaut kas, tas jau normāli, tā jābūt. Bet tā kā es cenšos iet vienmēr tur, kur es neesmu bijusi, tur, kur man ir kaut kāds nezināmais. Jo tad tev ir noslēpums, tad tev tā enerģija ražojās labāk, kad tu mēģini uzminēt kaut kādu atslēgu. Bet tas nav... Bet tu lasi materiālu un tev liekas... Es jūtu pirmajās minūtēs, ka šitas skan, un, protams, man jāizlas beigas pēc tam. Edmunds Freibergs teica, tad, kad es sāku strādāt televīzijā, un es jau nebiju ne teātra fakultāti beidzis neko, man arī vajadzēja, un es lasu tos materiālus visus, un viņš saka, zin kā, tu paņem to lugu, ja? Tas beigās un izlas pēdējā beigas, 2-3 teikumus, un tu uzreiz sapratīs, tas bija viņa tāds. Un es pat ļoti daudz to viņa piemēru tagad lietoju grāmatas lasot. Jūs beigās saprotu, pēdējās lapas es izlasu pats, kas tas pa beigām? Negribu es šito vispār lasīt. Negribu, tāpēc, ka beigas ir tik izlases, ka tu saproti jau grāmatu visu. Tev ar tā ir, vai tu tomēr? Tu kaut kā jūti, vai tas dialogs tevī, teiksim, ja tā ir lūga, vai tas dialogs tevī. Un nav tā, ka tev vienmēr nav jau tā, ka tev visos laikos visas grāmatas, vai ka, teiksim, ja es tagad uztaisīju Dīrenu, man tu redzi pirms laika, man viņš neskanēja. Tagad man viņš skan. Un mēs jau mainamies kaut kā reizē ar to dzīvi, un līdz ar to arī tie materiāli. Tāpat Klūgumūks nebija man uzreiz. Viņš nebija uzreiz. 2 gadi vēlāk kaut kad tikai. Kad sapratu, es šito gribu uztaisīt. Kā tu savā dzīvē nonāci līdz šāda līmeņa? Kas bija tā tava skola vai tā tava saprašana līdz šāda līmeņa inscenējuma varēšanai? Kā tu vispār inscenē lietas? Jo tas, ko tu dari, man jāsaka, ka es nevienu dāmu, es vispār šādā inscenējumā nezinu, bet vispār inscenējumā, jo liela mēroga inscenējuma ir milzīga problēma, un tev tas izdodās. Kā tu to dabūji gatavu? Kā tu vienkārši saproti, jo tad, kad es esmu ieraudzījis tās tavas rakstītās grāmatas, kur ir katra ainiņa atrakstīta par sekundēm un par vienkārši lietām, tad es saprotu, tas jau pirms tā vispār iestudējuma sākuma ir nenormāls darbs. Kā to visu salikt? Tu neatnāc tā vienkārši tā. Un tagad mēs studēsim, par ko tad mēs runāsim un tā. Un tur viss jau ir salikts. Kas tev to iemācīja? Gruzdavs. Bet viņš pats tā nedarīja. Viņam pašam nebija šāda salikuma, tāda atvērta grāmata. Tāda nebija, bet tieši tāpēc, ka es biju centīga skolniece, es cītīgi strādāju, lai to izdarītu. Viņam jau bija lielā, viņam jau ir, es pieļauju, ka es tagad varētu aiziet tur īpaši grāmatas nerakstot un uztaisīt izrādi. Tad tev pirms tam ir tur tās, 40-50 izrādes, ko tu jau esi uztaisījis, lai tu vienreiz varētu aiziet bez īpašas, tā teikt, rokas grāmatas pirms tam. Man ir svarīgas tās teritorijas, lai es neapmaldītos. Tāpēc, ka tad, kā aktieri gāžās virsū ar visiem saviem piedāvājumiem, ar visu to, ko viņi grib, tad tev ir svarīgi, lai tev tā karte būtu. Ka tu zini, no šitās teritorijas, šitīm posmā nedrīkst iet ārā, pretējā gadījumā mēs netiksim līdz galam. Tas ir, ka tev vajag turēt to navigāciju kaut kādā veidā. Jo es jau arī kalpoju tam, tā domāju, ka ja tev, kā Gruzdovs skoloja, ja tev tas aktieris tur, viņš iet kaut kur citur nekā tu domāji. Un ja viņš tur, kur viņš iet, tur viņš spīd, tad man ir jāsako aktierim, nevis otrādi. Nevis viņš jāvelk manā koncepcijā. Tāpēc, ka tā tu dabūsi kaut ko dzīvu. Cik tālu tu vari izvarot aktieri garīgi? Es nevaru vispār. Es nedrīkstu.
fuj. Jo ir tādi, kas režisori, kuri vienkārši tev... Es galīgi to neatbalstu. Galīgi nē. Ja es pēc sevis zinu, uz mani klieks, ja es aizvēršos. Visu to es cietu. Un man nebūs vairs kontakta, līdz to mēs bet te jau ir svarīgi. Man vispār nepatīk bļaustīšanās. Man patīk strādāt mierīgi, līksmi. Man patīk, ka mēs daudz smejamies. Man patīk strādāt līksmi. Kādi jēga citādi vispār to darīt? Bet nervozē un uztraucies tu vienalga visu laiku. Ja tu nāc vienalga pie manis un teici, jā, šitas atkal tas nav, un tur no šitas, un tas, un šitas, un tas, un tas. Jā? Ja, protams, tu nemaz pati to tā kā nemāni. Droši vien, bet es domāju, ka es esmu mainīsies. Es ceru. Kaut gan arī tāda man patīk, viss ir kārtībā. Paklausies, es varētu ar tevi runāt par šīm lietām bezgalīgi, bet ir lieta, kura man liekas, tieši no tevis man ir svarīgi dzirdēt. Tu esi izskolojusies Pēterburgā pie brīnišķīgiem pasniedzējiem. Tu esi Krievu kultūrā iebridusi ar visām saknēm un vienmēr esi gribējusi, un arī tas man nācies pārdzīvot, ka tu nāci vispirms ar Krievu darbiem, teici, nē, Indriņ, tagad uztaisi kaut ko vēl šitādu, uztaisi vēl kaut ko tādu. Tagad mēs esam tā kā milzīgā otrā grāvī, un tev ir jāsāk sadzīvot ar noliegumu. Ar noliegumu, un patiesībā, lai tu vispār izdzīvotu un sevi pilnveidot, tev ir jādzīvo ar citas pasaules darbiem un literatūru un visām lietām. Kā tu pati šajā situācijā tiec ar sevi galā? Man jāatkārtojās, nekas nav, tā teikt, pret mūžību nekas nav tāds noticis. Tā kopumā. Man nav problēma. Tāda man nav problēma. Protams, ka mani uztrauc tas, ka tas grāvis ir pretējais. Un ka tā atkal ir tumsonība. Tas atkal ir aprobežoti. Jo tu vari, tas jau ir, vajag skatīties apakaļ vēsturē, es nezinu, tikko mēs novelkam svītru un vienkārši runājam par to, ka viss, pilnīgi viss tagad, kas ir krieviski, ir slikti, tas ir aprobežoti. Tāpēc, ka tā nav. Es, piemēram, nesaprotu, ko teiksim, pieņemsim, Bulgākovs vai Dostojevskis ir nodarījuši šobrīd tādu. Vai Pasternaks, piemēram, kāpēc viņi, ko viņi ir izdarījuši tik sliktu. Tas, ka viņi rakstīja krievu valodā. Viņi taču runāja, būtībā, kā Bulgākovs runā tieši par to, Pasternaks runā tieši par to. Tieši par to, pa ko mēs uztraucamies. Bet kāpēc to nedrīkst, es nesaprotu. Kāpēc tas tagad tiek noliegts vai, teiksim, likvidēts un pilnīgi tādā nozīmē? Man liekas, ka tas ir pārspīlēti. Es nerunāju, imperialisms, visas tās cūcības ir katastrofālas un briesmīgas. Bet, teiksim, aizbraukt tādā otrā galējībā un tagad, tad jau viss tad lipinām tās zvaigznes arī, kur mēs klāt. Tas arī nav normāli. Tā arī, kā man teiktu, doktors, psihiatrs, inteliģenti cilvēki tā nedara. Nezinu. Bet man nav, kā saka, kaut kāda, ir jau brīnišķīga literatūra arī citur. Nav jau tikai krievi. Nav jau saruna par krieviem. Es domāju, ka par šausmām un ārprātu, kas pat labāk notiek. Šausmas ir briesmīgas, ļoti biedējošas. Un es domāju, ka mūsu dzīves laikā ar tevi, diemžēl, viņas nekad nebeigsies. Mēs vairs to nepiedzīvosim. Bet man ir tā sajūta, ka pēc mums, tā kā tu saki, un starp citu, tāpat Ieva rakstot recenziju, ir pieminējusi, ka vienalga arī šajā darbā tev nāk iekšā dažas iezīmes no Bulgākova un lielajām lietām.
ko tu esi daudz taisījusi, un ka viņas zemapziņā kaut kur strādā, un viņas strādā precīzi un pareizi. Nu, tajā. Un kas ir patiesībā ļoti labi. Tas, kas man liekas, ir, ka es nezinu, vai laiks par to vairs var dziedēt. Un atteikties no tā viss man neliekas pareizi, protams. Man neliekas pareizi, tāpēc, ka daudzas lietas ir tik jaudīgas, ka tu tur vienkārši nesaproti. Nu, tad mēs tagad atteiksimies no Māra Liepas, mēs atteiksimies no visiem, kas ir bijuši tajā laikā, mēs jauksim nost visas pieminekļus. Nu, tā tas viss ir. Vai tu redzi šobrīd kādu no darbiem, kuru tu, balstoties uz visu lielo krievu literatūru, tu būtu gribējusi vēl uztaisīt šodienīgi un savādāk nekā par to tu esi domājis līdz šim? No tiem, ko es esmu taisījusi, tu domā? Jā. Nē, es otrais negribu kāpt nevienā upē. Kroders kāp regulāri. Jā, tā ir, viņam patika tā peļķīte. Varbūt viņš vienkārši zināja, ko ar to darīt. Varbūt, jā, ik pa brīdim mainās kaut kāda sajūta, bet es nezinu, ko es no tā visa gribētu. Meistara Margaritas negribu otrais. Pilnīgi noteikti ne. Lai gan jā, tur es daudz kļūdas iztaisīju. Bet, jā, to es negribu otrais. Labi, tad nedomā. Jā, es nezinu. Otrais... Nedomā. Tad atbild man citu jautājumu. No tiem darbiem, ko tu taisīji arī no krievu klasikas, lieliem darbiem, kas patiesībā tavu dzīvi ietekmēja? Un vai vispār var ietekmēt kāds no darbiem, ko tu liec uz skatuves, arī tavu personīgo dzīvi? Vai aiziet tas darbs un viss beidzās? Viss sveiki uz redzēšanos, es esmu brīva. Kā aktieris saka, tad, kad noņem, kamēr tu domā, es varu parunāt. Kā aktieris saka, viņi man vienmēr teica tā, kamēr tu neesi noņēmis to izrādi no repertuāra, viņa mani traucē, viņa man visu laiku tekstinā. Un tad, kad tu noņem, un es zinu, man nebūs jāspēlē, es viņu vienkārši tā kā izdzēšu no savas atmiņas. Man viņa aizmirstās. Vai tev ir kāds darbs, kas patiesībā tevi pašu vai tavu dzīvi ir mainījis? Nezinu. Es nezinu, visi jau viņi kaut ko atstāja. No visiem viņiem kaut kas, jo tu ej tajā pasaulē, lai kaut kādu gabaliņu izpētītu, kaut kādu realitātes, es tā ceru, kaut kādu mazu tādu, pilieniņu saprastu no tā okeāna, kurā mēs esam. Jo tā jau ir tāda kā saruna, Živāgo, lai gan Živāgo skatīties es nevarēju pati, vispār nemaz. Nezinu. Hamlets, jā. Kas tev šodien? Hamlets ir palicis. Tāpēc, ka mūžīgais jautājums? Nē, tāpēc, ka par nāvi. Tāpēc, ka par sairšanu. Tāpēc, ka par... kaut kā viņš ļoti bija personiski. Kas tev šodien sāp visvairāk? Laiks. Kurš aiziet? Kurš vēl ir? Priekšā? Jā. Tā gan ir diezgan šausmīga atbilde. Diezgan šausmīga atbilde. Tā patiesībā... Tas, kas sāp. Es nerunāšu pa visu to... Zini, kā paliekam pie tā laika. Politisko un sociālo visu to atbilde, dzīvi. Kas sāp laiks, kas ir priekšā, patiesībā nojauca man nākamo jautājumu par prieku un lietām, un pie tā arī tagad paliksim. Tā ir atbilde, kādu es ļoti... Es nekad tādu atbildi neesmu saņēmis, bet tā ir atbilde, par kuru mums ir jādomā. Es tev saku milzīgi paldies. Es tev saku paldies par vecās dāmas vizīti.
Un vispār es tev saku paldies par to, ka man ir bijusi iespēja ar tevi satikties. Paldies, Dzīvē. Ojār. Dzīvē. Tu man esi labākais direktors. Es tev saku. Es tev arī vienmēr Šitas esmu teikusi, jāmontē ka tas nost. ir mans labākais direktors mūžā, ar ko es esmu strādājis kopā. Ai, Dievs.